Vides reklāma. Tad pastāstīšu šodien par tādiem dažiem trikiem, kas ir jāņem veidojot vides reklāmu. Atcerieties vienu svarīgu lietu. Visa tā reklāma ir jādara no sekojošām lietām. Lai tas būtu ērti redzams cilvēkam, tas ir numur 1, pa gabalu, milzīgu gabalu. Otrais, ir jāizvērtē krāsas, kādas lietojam, jo bieži ir tā, ka mēs tās krāsas izmantojam tādas, kuras īsti nav saprotams. Tu brauc, un tu nevari saskatīt, tu nevari izlasīt to tekstu, informāciju, kas tur ir rakstīts. Tas ir ļoti svarīgi. Tad visa reklāma ir jātaisa tieši uz cilvēku vajadzībām. Nevis uz savām kaut kādām super iedomām, bet uz cilvēku vajadzībām. Tad, kad mēs sākam to darīt, automātiski mums arī tās rezultāts pārdošanā sāk parādīt. Tāpat tās trešais punkts, kas ir svarīgi, tad, kad mēs uztaisam vides reklāmu kaut kādā vietā, mums ir svarīgi saprast, tad, kad mēs to vides reklāmu ieraugam, kurš ir pirmais punkts vai pirmais, otrais, trešais punkts, kuru mēs pamanam, kurš ir redzams. Un šādos gadījumos ir ļoti svarīgi izcelt svarīgākās lietas, pieņemsim, vai tur cena kaut kādā vietā, vai pieņemsim kaut kāds superprodukts, kas šobrīd ir pieejams, ko cilvēki var iegādāties. Nākošais, tu paskaties uz to reklāmu, un tai reklāmai jābūt tā, ka nevis tur ir sarakstīts, milzīgi daudz informācijas, bet konkrēti pāris punkti svarīgākie, kuri tad aicina cilvēku uz pirkumu. Atcerieties, pirkumus. Var informāciju dot, jā, visādas lietas darīt, bet it īpaši ir mazie uzņēmumi vai vidēji uzņēmumiem, kuriem tas reklāmas budžets nav pārāk milzīgs, tad viņam jādara tā, lai uzreiz cilvēks atnāk un nopērk to produktu. Tad nākošais solis, pieņemsim, lai tā vides reklāma labāk strādātu, ir nepieciešams izvēlēties arī vietu. Vietu, kur ir cilvēki, kur apgrozās tie cilvēki, kuriem būs interesants tavs produkts. Jo, ja noliek tādā vietā to vides reklāmu, kur, varbūt tās cilvēkiem nav vajadzīgs, viņa nestrādās. Tāpēc ir svarīgi šīs lietas visas jau sākumā paredzēt, pieņemt un vienkārši realizēt. Tādēļ, ja vēlies vides reklāmu, reklāmas materiālus, kas ir vajadzīgs, zvani man, jautā, izstāstīšu piemērus, parādīšu piemērus, ja vajadzēs, un sagatavosim to reklāmu, kurā būs, kā magnēts cilvēkam, lai viņš interesētu, jā, klausies, es gribu to produktu, ko jūs piedāvājat, vai arī pakalpojumu.